Sveicināti! Mans vārds ir Ēriks Lingabērziņš, un es esmu Rīgas plānošanas reģiona projekta Slow Down, projekts par lēno turismu, turisma eksperts. Un šī ir 3. reize, kad mēs tiekamies projekta ietvaros raidierakstā vai podkāstā ar dažādām tēmām, kas skar lēno vai mēreno turismu. Un šodien ar mani sarunā būs 2 eksperti, jo projekta ietvaros esam tikuši tik tālu, ka esam sākuši veidot praktiski īstenojamas priekšlikumus, kā mainīt turisma regulējumu, politiku, kā ar dažādiem politikas instrumentiem varam veicināt lēnā turisma attīstību vai paša turisma lēnināšanu. Un aicināšu savus šīs dienas viesus pašiem sevi iepazīstināt. Dosim priekšroku Elīnai. Labdien klausītājiem, labdien kolēģiem, ar ko esmu šeit. Mani sauc Elīna Brigmane. Es esmu šī projekta Slow Down gan koordinātori, gan arī strādāju Rīgas plānošanas reģionā kā turisma speciālists. Paldies, Elīna, un Āri, lūdzu iepazīstināt ar sevi. Mans vārds ir Āris Ādlers, un esmu biedrības Jūras zeme valdes loceklis. Biedrība Jūras zeme nodarbojās ar vietējo attīstības jautājumu risināšanu tieši Ādežu un Saulkrastu novados, bet es arī esmu Latvijas Lauku fóruma padomes loceklis, kas domā un strādā saistībā ar dažādiem lauku iniciatīvu atbalsta pasākumiem. Paldies jums, un lai mēs iesildītos un varbūt vēl vienu reizi atgādinātu un aktualizētu tēmu, kas tad ir lēnais vai mērenais vai vadītais vai atbildīgais turisms, varbūt jūs varētu tā īsi ieskicēt, kā jūs katrs redzat šobrīd, kur mēs esam ar tādu lēno turismu vai lēnināto turismu Latvijā, un kā jūs redzat no savām perspektīvām, vai tā joprojām ir niša, vai tas ir tāds attīstības virziens, kurā mēs šobrīd Latvijā kopumā ejam, vai varbūt tas ir vēl kaut kas pavisam cits? Kurš no jums, kuram ir plašāks viedoklis un redzējums, kur mēs šobrīd esam? Ja man jāsāk, diezgan tāds plašs jautājums. Lēnais turisms, es domāju, ka šobrīd ir gan niša turismu uzņēmējiem, jo mēs arī redzam, ka mainās šīs, piemēram, turistu grupas uz tādām mazākām, arī no ārzemēm vairāk brauc tādas mazākas turistu grupas, teiksim, kādā 10 cilvēku sastāvā, un ir interese pavadīt, cik es esmu dzirdējis, piemēram, no mūsu reģionu uzņēmējiem, ilgāku laiku vienā galamērķī un tā kā vairāk iepazīt šo vietu, izmēģināt kādas prakses, pieredzes, piemēram, tur kādu gatavošanas meistarklasi vai došanos dabā, jo šķiet, ka cilvēkus arī vairāk interesē šobrīd tāda mierīgāka atpūta, kas būtu tā kā pretstatā tam, kāda ir tā mūsu ikdiena, kas ir ārkārtīgi strauja dēļ visām tehnoloģijām un tam, ka mēs esam aizsniedzami jebkurā dienas laikā darba jautājumos un mums patiesībā nav kad varbūt no tā visa atslēgties un atpūsties. Tā kā es domāju, ka tā ir niša, cik tas varbūt ir nostiprināts šobrīd un sekmēts ar kādām stratēģijām vai dokumentiem. Man ir sajūta, ka īsti uz to uzsvars netiek likts. Varbūt par stratēģijām vēl parunāsim, bet tad es dzirdu no tevis, ka tu redzi šo kā nišas turisma virzienu. Jā, es domāju, ka jā, un man liekas, ka mums arī tieši Latvijā ir labi produkti, kas šobrīd attīstās, kuri var veidot ļoti labu to lēnā turisma piedāvājumu. Un arī, man liekas, tas uzņēmējs arī, viņš jau ir pielāgojies un maina to savu pakalpojumu, un šobrīd ir, arī kaut vai ir ļoti daudz šie piedāvājumi tādām mazām grupām, šīs dabā došanās pieredzes, mežā gatavošanas un dažādi tādi interesanti pakalpojumi, kas tieši būtu no šī loka, kas ir lēnais turisms. Āra, es saprotu, tu esi vairāk saistīts ar sauksim jūs par reģioniem, laukiem, attālākām, tuvākām vietām. Kā tu redzi šo virzienu? Es šo virzienu šobrīd redzu kā tādu turisma pelēko kardinālu, jo mums Latvijā un arī Latvijas iedzīvotājiem lēnais turisms ir asinīs.
Un mēs tik tiešām negribam steigties, tas nav mums raksturīgi. Mēs gribam doties lēni, daudzas lietas baudīt, bet, manuprāt, kaut kādā lielā mērā mums industrija vai arī globalizācija ir uzlikusi turismu izpratni tādu, ka tur ir jāskrien, jādara, jāredz, jābildē un tā tālāk un tā joprojām. Kas nozīmē, ka šis lēnais turisms, šis mums dabiskais turisms ir kļuvis tāds tā kā fonā. Viņš līdz galam nav uzskaitīts un viņš arī nav līdz galam atzīts kā tāda nozīmīga ekonomikas daļa, jo bieži vien tās pieredzes, ko mēs pat neapzinoties, ka izmantojam kaut kādus lēnā turisma elementus, mēs par viņiem bieži vien nemaksājam, mēs viņus arī neuzskatām, ka mēs esam šī turisma daļa. Līdz ar to tas, ko es ar to gribu pateikt, ir tas, ka, lai mēs apzinātos, cik viņš ir nozīmīgs, un man liekas, ka viņš ir nozīmīgs, mums ir jāveido kaut kāda jauns skatījums uz to, jauns veids, kā mēs viņu varam uzskaitīt, kā mēs viņu varam identificēt un kādā veidā mēs varam šo lēno turistu padarīt par nozīmīgu tautsaimniecībai un varbūt arī kopā turisma industrijai. Jūs man liekat domāt, ka patiesībā, ja savienot jūs tās tēzes, tad rastos tas īstais Latvijas turisma attīstības kurs, jo man savukārt liekas, ka mēs nevaram vairs tikai tiekties pēc tādiem klasiskiem izmērājumiem rādītājiem, kas mums turismā noteikts turistu skaits, pavadītās naktis un iztērētā nauda, jo šajā gadījumā mēs redzam, ka mēs mazliet buksējam savā attīstībā un nekur uz priekšu netiekam, jo tas pieprasījums ir tik, cik ir, mūsu gatavība tērēt valsts un mārketingam ir tāda, kāda ir, un Lāra minēja, ka lēninātais turisms nav prioritizēts politikas dokumentos, bet jāsaka, ka mēs arī pasaules turismu konkurētspējas rādītājā krītam uz leju visvairāk, tāpēc, ka turisms nav kā politikas prioritāte ekonomiskas attīstības kontekstā. Bet ja mēs runājam par rādītājiem, tad nav noslēpums, ka dažādos plānošanas dokumentos, attīstības plānošanas dokumentos, pašvaldībās, nacionālā līmenī ir nacionāla attīstības plānā, kurš līdz 27. gadam mums ir, turisms un vārds turisms visu laiku parādās, viņš tur ir klātesošs. Paņemot, praktiski katras Latvijas pašvaldības ilgspējīgas attīstības stratēģija kaut kur parādās, ka mums viena no prioritātēm ir turisms. Bet, tad, kad mēs skatāmies uz finansējumu, uz praktiskajām aktivitātēm, uz pārvaldības modeli, tad tur iestājās kaut kāds tāds pārtraukums un līdz tai faktiski īstenošanai netiekam. Un tad tas jautājums ir no jūsu skatu punkta, pirmkārt jau, kāpēc pašvaldības un attīstības plānotāji grib likt turismu kā vienu no virzieniem, saprotot vai nesaprotot, ka nevienmēr būs iespējams to tā arī īstenot, un ko darīt ar šiem te rādītājiem? Ja reiz mēs koncentrējamies līdz šim tikai uz turistu skaitu un nakšņojumiem, kas tad būtu tas alternatīvais mērījums, ar ko mēs varētu labāk saprast un vadīt, jo kaut kādam atskaites punktam tai turismu vadīšanai, attīstības vadīšanai jau laikam vajadzētu būt. Ļoti daudz jautājumu. Jā, es izklāstīju to redzējumu un es ceru, ka mums izdosies iztirzāt viņu. Pirmkārt, kāpēc parādās turisms gandrīz visās novadu vai pašvaldību attīstības programmās. Mēs zinām, ka attīstības programmas tiek veidotas uz ļoti vienkāršotu stipro vājo pušu analīzes, un tad, kad mēs veidojam stratēģijas, mēs izvērtējam mums pieejamos resursus, un katra pašvaldība un arī šo stratēģiju veidotāji, ilgspējīgi un arī rīcības programmu veidotāji, protams, ka viņi iziet no tiem resursiem, kas ir, un katrā pašvaldībā ir kaut kas, ko redzēt, kaut ko darīt, kaut kādi cilvēki interesanti, kur braukt, un tad loģiski, kad šos resursus saliekot kopā, mēs redzam, ka tur parādās turisms, tā kā brauciet pie mums, skatieties, izmantojiet, apskatieties, uzkāpiet un tā tālāk un tā joprojām. Man šķiet, ka pašvaldības līdz galam nav veidojušas vai rīkojušas vai tā kā
likuši nākamo soli, ka nav ierakstīts šo turismu produktu veidošanu un turisma piedāvājumu veidošanu. Labākajā gadījumā mēs pašvaldībās labākajā gadījumā uztaisam, ka mums būs novada tātad turisma informācijas centrs, kas tur liek šo informāciju iekšā, bet līdz galam ir ļoti grūti pašvaldības ietvaros izveidot tāda lēnā turisma produkta piedāvājumu, jo lēnais turisms paredz to, ka tas nav tikai aizbraukt uz akmeni un apskatīties vai tornis, kur tu uzkāp augšā, bet ka tomēr tas turisma piedāvājums ir spēja pārvietoties pa šo teritoriju, spēja atrast naktsmītnes, atrast to unikālo pieredzi un tajā brīdī, kad tu mēģini to salikt kopā tādā novada formātā, īpaši, ja tas ir tādā turisma informācijas centra kompetencē, tad tas nevienmēr izdodas. Un tāpēc es domāju, ka ja pašvaldības spētu, viņām būtu resursi darīt to otro soli, tad tur būtu pavisam cita aina. Elīna, saki, kā ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās? Ir tas turisms kā attīstības virziens un kā viņš tur nonāk un kas pēc tam ar to notiek? Jā, es īstenībā varu, šis ir tas mans vairāk mans lauciņš, jo es īstenībā esmu strādājusi gandrīz 20 gadus pašvaldībās kā turisma speciālists un arī vienai Pierīgas pašvaldībai uzrakstīju turisma attīstības stratēģiju, kas bija jau, laikam 10 gadu atpakaļ. Un patiesībā tas, ko es to redzēju, ka bieži vien no tā vārda turisms arī baidījās gan pašvaldību vadītāji, gan politiķi, jo ļoti daudziem bija šis priekšstats tieši runājot par Rīgas plānošanas reģionu, ka mēs esam lielā mērā tā Rīgas apkārtnes, teiksim, atklāt guļam rajoni, nerunāsim par Jūrmalu un Siguldu, un kāds mums te turisms, ja nerunājam par to, un es biju iemācījusies, ka es vienmēr liku uzsvaru, kad ejot runāt, teiksim, par kādu budžetāri jautājumiem vai plāniem, es vienmēr teicu, ka brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un viesiem, jo īstenībā tā ir arī ļoti viegli pavirzīt kaut kādas turisma infrastruktūras jautājums priekšu, jo ļoti lielu daļu patiesībā to pakalpojumu arī izvēlto vietējais iedzīvotājs, sākot jau tur ar veloceliņiem un meža takām vai parkiem, līdz arī, varbūt tas, ko viņam mazāk izmantot, būtu naktsmītnes, bet arī brīvā laika kaut kāda pavadīšanas objekti ir arī daļa vietējiem iedzīvotājiem vai turpat blakām dzīvojošiem. Otrs par to produktu veidošanu. To arī ļoti ātri nācās secināt, ka, lai izveidot kvalitatīvus, interesantus produktus, kas nav vienkārši kaut kāds savirknējums vienā mazā reģionā esošu objektu, ir jāsadarbojas noteikti ar kaimiņu pašvaldībām, arī sākot ar to, ka kurš tas izskatījās pat mazliet komiski, iet vienam novadam uz Balturpiem izstādi ar stendu Pierīgas, ja, un tāpēc arī laiku mēs sapratām, kaut vai tu gribi izmantot kaut militārā mantojuma produktu ārvalstu arī turistam vai vietējam, vai tu gribi dabas maršrutu vai kaut kādu garšu ceļu, tev nekas neatlika skatīties pāri robežām, un tad jau lielākā reģionā patiesībā tāpēc arī tā pati Pierīgas turisma asociācija, un tie bija tādi centieni, ko par laimi arī akceptēja arī pašvaldības un politiķi, kad šīs sadarbības forma ir tas, kā mēs varam veidot tos produktus. Un, tā tas arī varēja attīstīties priekš. Bet faktiski tas, ko es no jums dzirdu, ir, ka pirmšķietam liekas ieliksim attīstības stratēģijā turisms, jo tas būs vienkārši un gan jau mums tur kaut kas izdosies, un tad, kad ir jāsāk īstenot, tad ir tā aizķeršanās, un šeit jāsaka, ļoti bieži arī to, ko es esmu redzējis, kas pašvaldībās notiek ar šo te turismu īstenošanu, ka tas viss tā kā aprobežojās ar maršruta veidošanu. Un tāpat laikā mēs runājam, ka tas patērētājs jau negrib, lai viņu vada, viņš grib iegūt pieredzi, viņš grib noķert sajūtas, piedzīvojums, izklaidi, izglītošanos, un ka tas maršruts reizēm tiek radīts, bet īsti neviens viņu nevar patērēt, jo nevar jau uzminēt, kādas ir tās gaidas. Bet, labi, bet tad kā mēs varētu iet, vai mēs varam rakstīt citādāk šos stratēģijas un likt citus akcentus iekšā, vai mēs varam vispār nodefinēt, ka mums ir jāraksta, ka jaunā stratēģijā mums ir jākoncentrējās uz A
produktu veidošanu, B, indikatoriem, C, varbūt vēl kaut ko. Vai ir tādi gatavi modeļi, pēc kuriem mēs varētu vadīties, lai no tā faktiskā politikas instrumentu radīšana atbilstu vairāk tai realitātei? Kurš no jums ir gatavs šo turpināt? Stratēģiska pieeja ir tāda pieeja, kur mēs nerunājam un neliekam sarakstu ar uzdevumiem un darbiem. Stratēģiska pieredze un stratēģiska pieeja ir mērķtiecīga iesaistīto pušu koordinēta rīcība kaut kā sasniegšanai. Un šeit ir jāsaprot, ka šis process tātad ir ilgstošs, viņam ir tiešām jābalstās uz redzējumu, ko mēs gribam sasniegt, kur mēs gribam iet, un tādu mērķtiecīgu tātad tukšo laukumu aizkrāsošanu, kas ir nepieciešams, lai to mērķi sasniegtu. Šīs stratēģijas, un te bija jautājums par to vienu konkrēto moduli vai veidu, kā to izdarīt, es saku, ka nē, jo katrai teritorijai un katrai teritoriju grupai, ja tas ir sadarbības ar pašvaldībām, ir cita pieeja, ir citas spēcīgākās puses un vājās puses, un tāpēc ir jārespektē šī lieta. Un vienīgā tāda atbilde, kas var strādāt, ir spēja īpaši lēniem turismam strādāt ar šo sabiedrības virzītu pieeju, kas ir tāda bottom-up pieeja, kur mēs nevis saliekam uz kartes punktiņus un pēc tam viņus savienojam ar kaut kādu tur maršruta šīm vektoriem, bet mēs tik tiešām spējam izzināt to tā lēnā turismu piedāvātāju spēju, vēlmi un redzējumu par to, kā tas varētu darboties. Līdz ar to šīs attīstības stratēģijas veidot kā vienošanās, cilvēku vai organizāciju grupu vienošanās par kopīgu mērķtiecīgu darbību. Tas nav viegli, vieglāk ir sataisīt maršrutu, sarakstīt saikni, bet tas ir darāms un ir ļoti labs arī pieredzes, ka tas tiešām arī varbūt var pastāstīt kādu labo pieredzi, kur mēs varētu smelties, kur varbūt kāds pašvaldības turismu speciālists, kurš šo klausās, domā, jā, es arī gribu darīt citādāk. Ir ļoti daudz veiksmīgas pieredzes, tāpat arī Pierīgas asociācija, kas ir strādājusi, bet mana pieredze, ko es esmu strādājis ar šo sabiedrības virzītu attīstību, tās ir Sēlijas salu sadarbības tīkls, kas ir no teritorijas, par kuru neviens nav zinājis apmēram 10 gadus atpakaļ, kā vietu, kur vispār varētu aizbraukt, jau ļoti atpazīstamu turisma gala mērķi, un tas ir balstīts tik tiešām uz sabiedrībā, uz mazās vietās atrastajām pērlēm, resursiem, viņu spēju, viņu vēlmi piedāvāt kaut ko turismam interesantu un īpaši lēniem turismam interesantu un spēju arī pārdot. Un, protams, arī ar kapacitātes spēcināšanu, jo, ja mēs runājam par Pierīgu, varbūt tas nav tik ļoti aktuāli, bet, ja runā par ārpus Rīgas vai ar tālākiem reģioniem, mums vienmēr ir jāsaka, ka viens ir tas, ko mēs gribētu redzēt, kaut kādu tādu unikālu produktu, kur visi spēj viesmīlībā pārspēt viens otru Michelin restorāniem vai ne, un tādām lietām, bet esošo situāciju, esošo reāli, kur mēs veidojot kaut kādas turismu piedāvājumus, nevaram rēķināties, ka mēs tagad paņemsim uz teritoriju, atvedīsim autobusu ar talantīgiem gidiem, ēdinātājiem un viesmīlības ekspertiem, un tad mēs izveidosim un stāstniekiem, ja, un izveidosim tātad skaistu piedāvājumu. Līdz ar to tā ir kombinācija, kur mēs šo visu skatāmies vietējos resursos, vietējo resursu akcentēšanā un beigās arī spēcināšanā, šo cilvēku spēcināšanā, lai viņi varētu būt daļa no šī lēnā turisma. Elīna, saki, varbūt jau projekta ietvaros vai varbūt arī ārpus tā, tev nāk prātā kādi piemēri, kur tu esi dzirdējis un sajutuši atgriezenisko saiti, vai kur ir parādījušās iestrādnes alternatīvai citādākiem risinājumiem turismu plānošanā, kur valstītos vairāk tas, ko ārsts pat minēja,
kopienas iesaiste, alternatīvo resursu identificēšana, pieredzē balstītī piedāvājumu veidošana, jaunas varbūt vietas identitātes radīšana, ko ir vienkāršāk iesaiņot un parādīt turistam. Jā, mēs esam redzējuši diezgan daudz labās prakses Slow Down projekta arī ietveros no mūsu partneriem, un viņas diezgan atšķirīgas ir bijušas. Dažas ir, ko pat Eiropas Interrega sekretariāts atzina par ļoti labu, bija likās ļoti vienkārši, kur, piemēram, Itālijā Delta Po dabas parka teritorijā, tāda organizācija līdzīga kā vietējās rīcības grupas, vienkārši saprata, ka ir dabas parka teritorija, bet cilvēkiem nav tā kā koordinēta informācijas sistēma, ko viņi tur var darīt tajā dabas parka teritorijā pavasarī. Tad viņi izveidoja mājaslapu, kuru viņi paši arī tā kā koordinē, kur šie pakalpojums sniedzēji var likt informāciju, kur tur ir putnu vērošanas aktivitātes vai tur ir laivošanas, zirgu izjādes, tieši viss bija dabu saistīts. Un, tā kā tāda viena platforma, kurā pieejama viena vieta šī informācija, kas it kā nav nekas tāds unikāls vispār, kā labā prakse, bet viņiem tas ievērojami palielināja apmeklētāju skaitu viņa teritorijā. Un tas reģions sāka koordinēt darboties, un arī viņiem bija pieejama tā platforma, tad viņi redzēja, kur kas notiek, piemēram, tajā nedēļas nogalē vai tajā mēnesī. Līdz ar to viņi pielāgojās un paskatījās, lai nav tā, ka visi koncentrēts varbūt vienā laikā, un tā plānošana, var teikt, tā kā ilgspējīgāk kļuva arī starp uzņēmējiem. Citādi tāda kaut kāda pretēji piemēri ir bijuši, kur piemēram, mēs arī iepazinām Spānijā, Mursijas reģionā, tādu turismu koordinēšanu. Viņi ļoti interesanti, piemēram, paņem kaut kādas vēstures tradīcijas, kas ir reģionam, bet kas varbūt nav tik tā ir tā bāze, piemēram, šie svētceļnieku takas ceļi. Un tad viņi kopā ar vietējiem uzņēmējiem apaudzē to stāstu ar vēl daudzām lietām, un, piemēram, tur ir kāds uzņēmējs kurpju ražotne, kur šīs zoles tiek dabas materiāliem, tādas pīnas taisītas, un viņi ražo ļoti modernas, skaistas kurpes, gan papēžu, gan gludās kurpes, bet tas stāsts ir, ka šis ir pati metode, kā svētceļnieki šos apavus sev izveidoja, un viņš ir iekļauts it kā šajā visā tajā kopējā produktā, bet tas pat nav vairs turismu īsti uzņēmējs, tas jau ir nedaudz cita niša, un tā daudz šie uzņēmēji tiek sasaistīti ar to kādu vietas vēstures stāstu, un viņiem arī sanāk tāds interesants tas produkts, un katrā tajā vietā ir arī, protams, tur tā zīmīte, ka tas ir šajā ceļā iekļauts un tam līdzīgi, un viņiem ir ļoti, viņi strādā pie šīm kvalitātes zīmēm, un kā viņi mums paši teica, mums pat ugunsdzēsējs un policists vietējais zin šo zīmīti, zin, ko viņi nozīmē, un var izstāstīt viesim, kāpēc vajag iet uz tām vietām, kas ir saņēmuši šo jo tur ir gan apmācības uzņēmējiem, gan kaut kāda arī finansiāla atbalsta instrumenti, lai viņi celtu šo savu pakalpojumu kvalitāti un iekļautos tajā visā kopējā produkta veidošanā. Man jūsos abos klausoties ir diezgan skaidrs, ka to piemēru, kas apliecinātu to, ka alternatīvas neklasiskas pieejas strādā, piemēru ir pietiekami daudz, un tad mums ir jāatgriežās Latvijas realitātē, kur mēs joprojām, kā es iepriekš minēju, turismu mēram nakšņojumos, turistu skaitā, tēriņos pēdējos gados īsti, bet pat tādā nacionālā mērogā neesam veikuši turistu apmierinātības pētījumus. Kaut kas bišķīt ir bijis, bet mums tas iztrūkst. Un man arī pašam ir bijusi, iespēja, pienākums vai laime strādāt ar dažādām pašvaldībām, ar turismu stratēģijām, ar pilnveidojumiem, rīcības plāniem, un visas šīs vienmēr nonāk līdz kādai sapulcei, kur pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs vai mēra birojas prasa, bet kā tad mēs tālāk strādāsim? Cik mums ir jāiegulda pašvaldības budžeta naudā turisma attīstībā, un kā tad mēs izmērīsim pēc gada, 2 vai 5, kāds tad ir bijis labums mums pašvaldībai? Mums vajag kaut kādus rādītājus. Visvienkāršākie rādītāji ir jau manis pieminētie kvantitatīvi rādītāji. Kā jums šķiet, vai vispār ir iespējams vienā strateģiskā dokumentā
izņemt ārā kvantificējums rādītājus un aizvietot tos, piemēram, ar uzņēmēju apmierinātību ar turismu attīstību vai vietējo iedzīvotāju prieka līmeni par turistu skaitu ciemā, novadā, konkrētā vietā. Vai varbūt ir vēl citi varianti, ko jūs liktu priekšā, kā tad mēs parādītu pašvaldības iedzīvotājiem, uzņēmējiem, ka tas, ko mēs darām, atbilst tam, ko mēs gribam sasniegt, un ka mūsu izvēlētās metodes ir īstās, un par to liecina kaut kādi novērojumi, vai, ja tie nav kvantificēti rādītāji. Varbūt ir kaut kas redzēts, kā mēra citādāk. Mēs zinām, ka tur mēra laimes indeksu, piemēram, vai mēra prieku. Ko no tā mēs varam darīt turismā? Kas man uzreiz ienāca prātā, tajā pašā Mārupas novadā, kur man bija tas gods pastrādāt kādu laiku. Īstumā mēs tādu līdzīgu aptauju taisījām, izstrādājot to turismu stratēģiju, ka mēs, jo tas bija tā kā pats sākums, ka vispār neviens nebija strādājis pirms tam ar šo jomu, un nebija jau nekādu datu, vispār bija jāapzina, kas ir par objektiem, kas ir par uzņēmējiem, kas ir par pakalpojumiem, un lai tas būtu diezgan tas dokuments nebūtu tikai pašvaldības tikai pašvaldības plāns, tad mēs tādu aptauju taisījām arī vietiem iedzīvotājiem ar jautājumiem, piemēram, vai viņi var nosaukt novadā kādu naktsmītni, vai viņi ieteiktu saviem viesiem, ja pie viņiem brauk kādi ciemiņi, vai viņi zina, un kāds viņi var nosaukt ēdināšanas vietas novadā, vai viņi uz viņām paši dodās, vai viņi arī viņus ieteikt kādam citam, un tur bija daudz tādi jautājumi, kas nebija īstumā vispār saistīti ar nekādiem skaitļiem un mērījumiem, bet kas bija tiešām, un arī tur bija jautājumi par attieksmi, vai jums tā kā, kā jūs uz to skatītos, ja, piemēram, tur Medema purvā palielinātos cilvēku plūsma un brauktu arī cilvēki, kas nav no Mārupas novada. Vai jūs lepotos, ja Mārupas novadā, piemēram, būtu palielinātos tā kā viesu skaits, apmeklējumu skaits, vai jūs tā kā, vai jūs vēlētos, lai tie uzņēmumi, kas šobrīd ir tur, piemēram, Mārupas veikparks vai vēl kāds, lai viņu tā kā, šis te apgrozījums un viesu skaits pieaugtu, un īstumā tā atsaucība un attieksme bija ļoti pozitīva no iedzīvotājiem. Ka viņi vēlētos, viņi priecātos, ja novads attīstītos, viņi saprot, ka tas nestu ieguvumus vietējiem uzņēmējiem un ka viņiem pašiem varbūt rastos jauni pakalpojumi. Tā kā, īstumā tāda pieredze kaut kādā ziņā ir bijusi. Ļoti vērtīgi, ļoti interesanti patiesībā. Man šķiet, ka atsaucoties arī uz to manis pirms tam teikto, ka katrs novads, katrs pašvaldība ir dažāda, un ja runā par tiem rādītājiem, viņi vienkārši ir jāmeklē. Tajā brīdī, kad mēs taisām vai no attīstības stratēģiju vai turisma attīstības stratēģiju, mums ir jāsaprot, kas ir mūsu problēma un kur mēs gribam iet, un tad arī sākt meklēt šos rādītājus, jo tie rādītāji, ko tu nosauci, viņi tik tiešām ir ekonomiski rādītāji, bet īpaši tad, ja mēs runājam par lēno turismu, mums ir jārunā nevis par šiem rādītājiem, bet mums ir jārunā par integrētajiem arī risinājumiem un integrētajiem rādītājiem. Es nezinu, cik lielā mērā to var uz šo gadījumu attiecināt, bet raugi, tad, kad es esmu strādājis ar mērīšanas un verifikācijas instrumentiem, un mēs vienu no rādītājiem esam tik tiešām vienā pašvaldībā jau, bet vienā ciemā izveidojuši rādītāju fotogrāfijas ar smaidīgiem cilvēkiem. Un tad jau brīdī, ja tu ieraugi tos, ka ir vairāk smaidīgi cilvēki gadu no gada tajā kādā konkrētā laika nogrieznī, tad skaidrs, ka tā stratēģija tiek īstenot pareizi. Bet tā pavisam nopietni, ja mēs iedziļinamies tajā konkrētajā situācijā un tajā redzējumā, ko mēs gribam sasniegt, tad mums ir, un īpaši pierīgā, tad tiem kritērijiem ir jābūt pilnīgi citiem, un viņiem jābūt ir vietās bāzētiem. Kā piemēru es gribu parādīt un pastāstīt to pārmaiņu teorijā esošo situāciju. Piemēram, ja jūs esat bijuši Cernikavā arī tos pašus 10 gadus atpakaļ, tajā vietā, kur tagad ir slavenā promenāde, kas ir kļuvusi par vienu no populārākajiem vispār
apskates vietām Latvijā, kur cilvēki brauc, tur ar tiem rādītājiem nekur nebūtu tikuši galā, ja, jo tas nepalielina naktsmītņu skaitu, jo tāpat tās uz Cernikavu nebrauks cilvēki nakšņot, turpat arī Rīgā paliks, bet tur bija pavisam cits risinājums. Tur meklēja šo integrēto risinājumu, kā regulēt cilvēku plūsmas, kas tik un tā brauc uz Cernikavu un brien cauri tam dabas parkam un izbojā to dabas segumu. Un tajā brīdī, kad pašvaldība atrada šo vienkāršo ģeniālo veidu, kad izveidot šo promenādi, paskatieties, kas tur tagad notiek. Tur ir 2 restorāni, restorāna tipa iestādes, un tur ir izveidojušies arī uzņēmējdarbības tādi klāsteri, un tagad veidojās arī visādi pakalpojumi, kas ir saistīts ar ūdens turismu izveidošanu un tā tālāk. Un tās bija balstīts vienā konkrētā ģeogrāfiskā vietā īsto problēmu vai izaicinājumu identificēšanā un vēlmē ieraudzīt, ka tur tik tiešām mēs organizējam šo turisma plūsmu un kas ir rezultējies ar veiksmīgu risinājumu problēmai un ar attīstības dažādiem impulsiem, kas tur vispār notiek. Un līdz ar to, ja mēs plānojot turismu, aizmirsīsim par rādītājiem, bet atcerēsimies un izcelsim vietas izaicinājumus un meklējumus kaut vai vienalga hackathonu veidā, kā mēs tur to varētu risināt, tad līdz tiem pareizajiem kritērijiem mēs nonāksim. Bet līdz tādiem kritērijiem būs grūti nonākt nacionālā veidā un kaut kā viņus identificēt nacionāli, bet tam ir jābūt tiešām vietā bāzētām lietām. Bet, ja es varētu bišķīt pamēģināt būt sātana advokāts, bet tad varbūt pašvaldībām nevajag vispār turisma stratēģijas un ļaut aktīvai iedzīvotāju uzņēmēju iesaistīto pušu grupai sanākt kopā un uztaisīt savu rīcības plānu ar konkrētām aktivitātēm, ko mēs vēlamies sasniegt, vienoties, kas mums ir prioritārais, ar šo doties pie pašvaldības vadības, ja tur ir nepieciešams līdzfinansējums, tad nodefinēt, kāds tas ir, un pēc gada ir atskaites punkts, kur aktīvā kopa saka, mēs sasniedzām šādus, nākamais, ko mēs vēlamies darīt, ir nākamais solis. Laba stratēģija ir kopienas vajadzībās un redzējumos būvēta stratēģija. Un tas, ka šo stratēģiju ir izstrādājis un par tās īstenošanu tur rūpi pašvaldība, kur ir nevis tāds monstrs, kas skatās, kurš ko ir izdarījis vai nav izdarījis, bet pamudina cilvēkus rīkoties, paskatīties, atrisināt kaut kādus izaicinājumus, pat arī sociālus izaicinājumus, ka tur viens uzņēmējs ir sastrīdējies ar citu uzņēmēju. Tas nav slikti, tas ir tikai labi, jo pašvaldība var būt draugs un palīgs šo procesu koordinēšanai. Līdz ar to iespējams ir tas scenārijs, ja, kad to kopienu tur veido pati virza, bet es nekādā gadījumā neizslēdzu vai nekad nevarēšu pateikt, ka pašvaldība tur ir lieka, ja, ka pašvaldība ir tā, kurai nevajadzētu taisīt attīstības stratēģijas turismu jomā, jo kādam par to ir jāuzņemās atbildība un kāpēc, lai tā nebūtu pašvaldība. Vismaz tas, ko es tā kā novēroju, ka pašvaldības arvien mazāk, vismaz pierīgas, tās, kas nav tipiski turisma spilgti galamērķi, arvien mazāk viņas izstrādā. Un ir arī tādi, tā kā tu, Erika, teici, tā kā modeļi, piemēram, tie pašām ārpus novadā ir turisma kultūra vides konsultatīvā padoma, kurā ir NVO un uzņēmēji un arī pašvaldība, un tad viņi sanāk diskutē tieši par šiem turisma jautājumiem, ko pašvaldība var darīt, pašvaldība pastāst par saviem plāniem, un tas, man liekas, ir tāds labs veids, kad visas puses tā kā satiekās un dzird. Man tā kā personīgi arī vienkārši kā arī pierīgas iedzīvotājiem, un es dzīvoju Baldonē, kur ir tāds diezgan arī iespaitīgs vēsturisks un turisma, tā kā mantojums un turisma potenciāls. Man, piemēram, gribētos, lai mana pašvaldība, lai viņi, piemēram, koncentrē uzmanību
uz tādiem jautājumiem, ko neatrisinās nekad uzņēmējs vai iedzīvotājs. Piemēram, tagad ir tāds maziņš piemēriņš, Riekstkalns, mašīnu plūsmas milzīgas, diemžēl centrālā iela pieder valsts ceļiem, bērni nevar aiziet normāli, jo sniegs ir milzīgs, sašķūrēts, iet, tur nav, aiziet uz skolu, atnāk mājās, bet, pašvaldības dienas saka, mēs nevaram tās malas nošķurēt, ir valsts ceļš, ja? Un tā turisma plūsma, visi priecīgi, ka brauc cilvēku uz Baldoni un brauc slēpot, bet, un iedzīvotājs viņš nevar īsti atrisināt, viņš var zvanīt uz valsts ceļiem, bet tas tāds jautājums, kas jau jārisina tādā, man liekas, jau ir organizācija līmenī, vai tās pašas mūsu slavenās tur dūņu iegūs vietas, tur pladu purvā vai kaut kas tāds. Tās būtu, un arī vienalga, kaut vai tāda sīkuma, es to pat jutusi, strādājot arī pašvaldībā vai ar sociālajiem tīkliem, cilvēki šausmīgi priecājas par maziem risinājumiem, kas padara pievilcīgāku vidi. Kaut vai jauni puķapodi, ja? Pavasarī, kad vienkārši tā vieta ir skaistāka, bet tas arī piesaist tos viesus ar laiku, un arī, jo tā vieta attīstītāk, sakoptāk, jo arī tā uzņēmējdarbība attīstās arī tajā turisma virzienā. Es tā to redzētu, un protams, šī sadarbība ar uzņēmēju, jo bieži vien jau pašvaldība nevar īsti zināt, tāpēc man liekas, ļoti svarīgi ir veidot tās stratēģijas un gada budžetus sasauktos, vismaz aktīvos uzņēmējus, izdiskutēt ar viņiem, patiesībā paprasīt, kas ir tas, ko jums vajag, kur lai mēs virzam tos līdzekļus, ceļš vai kaut kāds citas infrastruktūras uzlabojumi. Nav noslēpums, ka Latvijas turisma viena no prioritātēm pēdējos pāris gadus ir turisma pakalpojumu eksports vai latviski sakot ārvalstu turistu piesaisti. Tas ir identificēts kā veids, kā mēs ar turismu varam arī pelnīt. Tas, ko mēs apspriedām lielā mērā, ir kaut kādā mērā saistīts ar vietējā turisma attīstību un skaidrs, ka pašvaldības kapacitāte un spēja īstenot turistu aktivitātes ir saistītas ar vietējo turistu piesaisti. Nākamais loģiskais līmenis varētu būt plānošanas reģioni, kur īsteno aktivitātes caur dažādiem projektiem, kur jau parādās šī eksporta dimensija, un tad visbeidzot ir ekonomikas ministrija ar investīciju attīstības aģentūru, kur tad rūpējās par eksportu un lai šie ārvalstu turisti brauc. Un tagad domājot par to, ka, ja mēs tādā pašvaldības līmenī varbūt varētu arī, un es redzu dažādus scenārijus, kā īstenot turisma attīstības plānošanu, vai mēs varam ielikt turisma likumā, nākamajā nacionālā attīstības plānā vai jebkurā citā plānošanas dokumentā šīs domas vai tēzes, ka turisms ir jāveido un jāvada citādāk, ir vajadzīgs jaunas pieejas, un kā mēs to formulētu, vai tas būtu pilnīgi cits turisma likums ar jauniem jēdzieniem, kas ir ļoti liela iespējamība, vai tas būtu nozares attīstības stratēģija valsts mērogā, vai tas būtu lielākas pilnvaras un tiesības plānošanas reģioniem, kuri tomēr labāk var iezūmēt reģionālo kontekstu, kurā virzienā mēs varētu iet, un kurā mums vajadzētu iet, lai radītu pamatu arī turismā, tādā normatīvajā regulējumā, lai tas turisms attīstās vairāk tuvāk vietējiem iedzīvotājiem tam, kā viņi redz un jūt savu vietu. Es teorētiski jā, bet praktiski esmu ļoti skeptisks par to visu, jo, kā var aizbraukt uz Baldoni? Viens turists, kas atbrauc uz Rīgu un apmeties ir kādā no viesnīcām šeit. Autobuss maršrutnieku, tev jāiet uz tur auto ostu, un ko tad tu tur darīsi, un kādā veidā tu tiks apakaļ uzreiz no visu, vai vispār tas ir lēnais turisms. Un tieši tāpatās ar visām vietām, kur patiesībā nav vilciens varbūt ir vēl tāda turistam saprotama lieta, kur mēs varam būt. Un paldies Dievam, tas vilciens tomēr attīstās. Un tas veidojās kā tāds mugurkauls tam visam braucienam, un tas turistiem varētu būt saprotams, un tāpēc ar turistu varētu arī braukt tur kaut kur apskatīties. Bet tālāk ir, un ko tālāk, un mēs tagad aizbraucam, izkāpjam tur ārā, piemēram, tur Līvānos, ja?
un kur tad mēs tagad tālāk dosimies, kā mēs tiksim uz to zemnieku saimniecību ar kādu autobusu un tā, jo šobrīd, un kāpēc es par to runāju, par to transportu, jo šobrīd viena no lielākajām aktualitātēm ir tas, ka tieši plānošanas reģioni šobrīd pārplāno savus maršrutus satiksmes, un viens no kritērijiem ir tāds, ka ja tur, un kas rada pat vietējiem cilvēkiem problēmas, ja nomaina tur to autobusu maršrutu, kad uz to attīstības vai to ciemu neviens autobus neaizbrauc, viņi pat nevarēs nākamajos plānošanas periodos dabūt investīcijas, tur sakārtot kopienu centru vai kultūras centru. Tik traki tas ir, un kur tad mēs vēl ieplānosim tur to turistu, kurš iespējams aizbrauc uz to Subati, 3 turisti uz to pa gadu, uz kādu no vietiņām. Līdz ar to tāds līdzšinējās tā prakse, ka mēs varam kādam cilvēkam, turismu birojā ieiet iekšā un pateikt, jūs varat darīt to, un darīt tas nestrādās, jo to tehniski grūti ir izdarīt, īpaši tādam turistam, pat ja viņš ir tāds ekstrēms. Līdz ar to es redzu, ka vienīgais veids un tas ceļš, kur mēs varam iet, tas tik tiešām ir veidot kaut kādus Eiropā labi pārzinātas prakses un viņas ieviest dzīvē. Tad kaut kādi šie nacionāla mēroga maršruti, kur cilvēki var doties, ka tu tur izstāsti un ka tas ir atstrādāts, ka tās ir kaut kādas kustības, kur cilvēki var braukt uz zemnieku saimniecībām un tur dzīvot, palikt, medīt, sēņot un tā tālāk, bet tas ir ar tādiem identificētiem hostiem, kas jau ir gatavi, kas ir apmācīti un tā tālāk, un tāpēc piedāvāt šos biznesa modeļus, kas nav īpaši ārzemniekiem, kas nav tāda klasisks veids, ko var izmantot Latvijas iedzīvotāji, kuriem tomēr tas transports ir pieejams, vai arī vēlme doties kaut kur, bet tādam turistam tā ir iekļūšana dažādos lēnā turisma vērstiem, piemēram, organizācijas sadarbības tīkliem, kur šīs lietas var organizēt tieši tādā organizētā, nevis tādā haotiskā, kas atbrauc, to mēs izklaidēsim. Tas ir vienīgais veids, kā es šobrīd redzu šī tādu mērķtiecīgu virzību. Jā, vēl Erika, tu jautāji par tiem, es saprotu arī tā kā par tādu koordinēšanu, tā kā vēl vai ne, tā kā man liekas, ka vismaz tādai zīmološanai noteikti vajadzētu būt tā kā valsts mēroga kaut kādam virzienam dotam, tā kā mums kādreiz bija tas, jā. Mums ir Magnetika Latvija. Jā, piemēram, jā, es, nezinu, vai katrs arī izprot, kā tas produkts jāveido, lai šim atbilstu, jo man arī liekas tā varbūt diezgan izaicinoši, ka arī jaunie turisma klāsteri, kas tagad strādā, viņiem katram, cik es saprotu, arī ir savs mārketinga plāns, un tātad šie 8 tātad klāsteri izpilda dažādas mārketinga aktivitātes, kas arī nav īstenībā tā kā koordinētas, bet katrs brauc uz citām izstādēm, un tomēr, man liekas, līdz ko tu nonāc ārpus robežām valsts, tu jau tā kā pārstāvi un principā pārdod Latviju. Mēs visi esam bijuši izstādēs, zinām, ko mēs tur stāstam, ne jau tieši par savu galamērķi vai reģionu, ko pārstāvam, tomēr mēs stāstam par valsti un mēģinam uzrunāt to cilvēku, lai viņš izvēlās atbraukt uz Latviju. Tā kā jā, tas būtu tāds... Ja skatāmies no kuras puses, tad jāvirza līdz tādam pašvaldību līmenim, tad es teiksim par tām mārketinga aktivitātēm tā to redzētu. Es atceros, ka es pati strādāju pašvaldībā un taisīju to turismu bukletiņu. Man likās, vajadzētu būt tā kā, ka varbūt kaut kā minimums ir tā kā nedaudz līdzīgi, vismaz kaimiņu reģionos, un tad es tur, piemēram, uzliku aizmukurē vienmēr toreiz bija... atklāja Latviju no jauna vai kā, un es vēl jautāju, vai mēs varam izmantot šo zīmīti. Man likās, ka tas buklets man tāds nopietnāks, jo es tā kā valsts šo te virzienu, šo zīmīti uzliku arī tā kā uz savu novada bukleta, bet nebija jau tāds uzstādījums, ka tā jādara vai kaut kāds tāds, man liekas, vadlīnijas, bet es domāju, ka varētu būt arī mārketinga jomā šis te tāds, tāds vienotāks šis te, tā kā tās aktivitātes, jā. Paldies par jūsu cerīgo, tomēr vismaz kādu pavadienu. Man no šīs dienas sarunas ļoti patika viena tēze, ko savukārt es apņemos virzīt un stāstīt tālāk.
vietējo spēja ieteikt vietējos objektus un vietas, un jāsaka, ka ļoti bieži ar šo esmu saskāries arī pašam ceļojot pa Latviju, ka vietējie nezina, kas atrodas apkārt. Un varbūt, ka tas varētu būt tāds izcils rādītājs, uz ko mēs varētu virzīties, tad, ja tie vietējie paši var pateikt, ko šeit darīt, tad arī diezgan likumsakarīgi varētu rasties iespējas, kā arī viesiem, turistiem, vietējiem vai ārvalstu rodās vēlēšanās ilgāk uzturēties un tiešām un sajust vietu tādu, kāda patiesi tā ir. Jā, un es saprotu, ka mēs tūlītās noslēgsim šo sarunu. Es gribēju izmantot šo iespēju tādai reklāmas pauzei. Šajā pat vasarā būs vienkārši fenomenāls jauns turisma galamērķis Rīgas plānošanas reģionā. Tā ir Lejas Gauja no Murjāņiem līdz Ietekai jūrā, kā jauns turisma produkts, kurš atbildīs, cerams, arī lēnā turisma pamatprincipiem. Tā kā gaidiet jaunums, droši vien arī caur Pierīgas turisma asociāciju, un tiekamies Lejas Gaujā. Tiekamies Lejas Gaujā, tiekamies lieliskajās Rīgas plānošanas reģiona vietās, pašvaldībās, ciemos, kopienu aktivitātēs esam klāt un ceļojam, baudot un sajūtot vietas tādas, kādas tās ir. Paldies jums par rosinošajām domām šodien, paldies par dažādām atziņām, un es tomēr ceru, ka arī politikas instrumentos mēs varētu ienest pārmaiņas gan rādītājos, gan arī pieejā, tā skaitā rūpīgākā stratēģiju rakstīšanā, kuras ir vairāk sasaistīts ar realitāti. Paldies visiem klausītājiem un uz tikšanos citos raidierakstos. Paldies!